Viennozīmīgi šis bērnudārzs Tīnožos neatrisinās šo problēmu. Šī ir valstiska problēma, un šeit bija valdībai izveidota Elertas kundzes vadībā darba grupa, kas pētīja šo jautājumu Pierīgas novados, un šie secinājumi tālāk tika virzīti uz ministru kabinetu, un ir no valdības tāds solījums, ka nākošā gada budžetā tiks ietverti līdzekļi mērķdotācijas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģu algām. Ja šis projekts tiks arī tādā veidā virzīts, tad arī mūsu novadam būs iespēja tālāk arī risināt šo problēmu. Apmēram Ikšķilas novadā ir kādi 186 bērniņi stāv rindā. Kā mēs šo jautājumu risinām? Viens no risinājuma veidiem ir šie saistošie noteikumi, kad mēs šiem vecākiem, kam nenodrošinām šo pakalpojumu, izsniedzam kompensāciju 100 lati apmērā katru mēnesi. Tas, protams, nenodrošina pilnībā šos vecākus ar šiem līdzekļiem, lai varētu kompensēt šīs neērtības, bet mums ir sadarbība ar novadā esošiem 2 privātiem bērnu dārziem, kas apmēram pēc vietu skaita apmēram 80 bērnus viņš mums paņem no savā aprūpē. Šeit šīs izmaksas dažādas, vienam ir pilnīgāka programma, kvalitīvāka, arī jāsaka, otrs ir bišķi nedaudz vienkāršāks, bet pašvaldība noteikti nākotnē arī ir jau tagad pasūtījusi tādu izvērtējumu, pētījumu, lai varētu tālāk arī šo jautājumu virzīt un sakārtot līdz galam. Bet es jau varētu apgalvot jau tagad, ka šī nepieciešamība pēc vēl viena bērnu dārza uz 200 vietām viņa ir pilnīgi loģiska un jau zināma, un šeit mums arī ir savs skatījums, un mēs jau lēnām arī domājam, gatavojam, kādā veidā arī šo jautājumu risināt. Ja? Ir rezervētas vietas, vairākas vietas, kur ļoti ērti būtu Ikšķilas pilsētā šo bērndārzu uzbūvēt.